Labdien! Šodien mēs uztaisīsim lasi vīna paciņā. Tad mums būs nepieciešams lasis, baltvīns, pētersīls, timjāns, citroni, piens, selerijas sakne un pētersīļu sakne. No tā mēs taisīsim biezeni, kas būs kā piedeva lasim. Priekš biezeņa dārzeņus griežam vidēji lielos kubiņos. Pēc tam mums viņus vajadzēs arī sablenderēt. Visus šos dārzeņus mēs vārīsim pienā. Lūk, esam sagriezuši dārzeņus. Lejam pienu klāt. Mēram glāzi sāli. Pieliesim nedaudz ūdeni. Un liksim vārīties. Te arī būtu svarīgi, lai tā liesma zem biezeņa nav pārāk stipra. Tad, lai lēns uguns, apmēram minūtes 10–15, viņš vārās. Pēc tam blenderēsim visu kopā. Lūk, esam uzlikuši vārīties seleriju un pētersīļu sakni mūsu biezenim. Un kamēr viņš vārās, mēs esam ieslēguši jau cepeškrāsni apmēram uz 180 grādiem, lai viņi uzkarst, kur, kad sagatavosim lasi, lai varam likt iekšā cepties. Un es pieļauju domu, tad vienlaicīgi mums jau būs gan biezens gatavs, gan lasis. Kas ir nepieciešams vīna paciņai? Tas ir pergaments noteikti. Un kā vīna paciņu uztaisīt? Ņemam pergamenta loksni, salokam 3 stūri. Šitien te atstājam kādus 5–7 centimetrus, pārējo lieko nogriežam nost. Tā mala, kuru mēs esam aizlocījuši, ņemam un aiztinām ciet. Tā rūpīgi, ne pārāk lieliem soļiem, jo svarīgi, lai tas vīns mums neiztek laukā. Lūk. Un, lai viņš nenāktu vaļā, uzliekam vienkārši mezglu. Un mums izveidojās tāds kā konverts. Ņemam citronu, nogriežam galu nost, nogriežam 2 šķēles. Viņā ieliekam citronu, paņemam timjānu, vienu zariņu, tāpatās pētersīlu. Tad mēs ņemam lasi, griežam 1 porcijas gabalu. Tas varētu būt apmēram šāds, te būs grami ap 170. Un uzreiz mēģinam viņu nogriezt nost no ādas, jo āda nav vajadzīga. Mēs viņu nedaudz apsālam. Apiparojam, liekam iekšā lasi, lejam iekšā baltvīnu. Visu to lokam ciet. Un to darot uzmanīgi, lai tas vīns mums neiztek laukā. Lai nevērtos vaļā, otrā pusē mēs uzsienam mezglu, ko ejam nest un likt iekšā cepeškrāsni. Mūsu cepeškrāsnis ir uzkarsts uz 180 grādiem. Liekam iekšā uz minūtēm 10. Ir pagājuši apmēram 15 minūtes. Mūsu saknes ir gatavas. Viņas pārliekam traukā un visu sablenderēsim. Lūk, mūsu biezens arī gatavs. Pagāja mūsu 10 minūtes un varam jau lasi klāt galdā. Mūsu lasis ir gatavs. Pārliekam viņu uz šķīvja. Biezeni ieliekam blakus bļodā. Uzberam pa virsu timjānu. Pirms pasniegšanas atveram vaļā lasi.
Nu, un labu apetīti jums!